Video beigās atbildēšu uz vienu svarīgu jautājumu. NBA leģenda un 6-kārtais pasaules čempions Pippens ir norādījis to, ka viņš investē bitcoinā. Kriptovalūtas birža Coinbase laiž klajā savu tokenu. Sauksies Coinbase Wrapped Bitcoin. Amerikas ETF-os gan bitcoinam, gan Ethereumam diena bijusi ar lielāku outflowu un noslēgusies ar mīnus zīmi. Bitcoinam tie bija 43,9 miljoni, Ethereumam 0,5. Citibank States paredz, ka Federālo rezervju sistēma šogad pazeminās procentu likmi par 1,25. Attiecīgi 25 bāzes punktus septembrī un pēc tam divas reizes vēl pa 50 bāzes punktiem. ASV varas iestādes izmeklēs vērtspapīru un biržu komisiju SEC par politisko favorītismu pieņema darbā darbiniekus. Grayscale plāno pirmo XRP trust, kas nākotnē tad varētu kvalificēties kā ETF. Pēc tā XRP pieauga turpat pa 10%. Lielbritānija iepazīstināja jaunu likumprojektu, kuru saskaņā bitcoins un citas kriptovalūtas tiks uzskatīts par personīgo īpašumu. Bieži vien jautā, kad tad ir īstais brīdis, lai sāktu investēt. Un īstais brīdis nebija vakar, īstais brīdis nebūs rītdien, jo īstais brīdis ir tieši tagad. Ja tu esi nolēmis to darīt, tad dari. Tad, kad kādreiz bitcoins maksāja $5, visi domāja, ka jau par vēlu investēt bitcoinā, bet redziet, kur tas bitcoins mūs šodien ir novedis. Ja tev patīk šis video, ieliec like šim video, padalies ar draugiem un spied uz profila aprakstu linku un pievienojies manai Telegram grupai. Tur viss ap un par kriptovalūtu.